Sveiki, mīļie kūku baudītāji, kūku gatavotāji! Esam klāt atkal jaunajā raidījumā, un šodien mēs gatavosim populāro Vīnes šokolādes kūku. Mēs gan mazliet mainīsim biskvītu sastāvdaļas pēc mūsu ieskatiem, jo mums gribās, lai tā ir īsta šokolādes kūka. Es esmu Ilze Kupča Kūciņa. Cepu kūkas jau 4. paudzē. Kopā tās gatavoju ar skolēniem, ar mazajiem bērniem, mācu virtuves pamatus, mācu gardumu pasauli, ne tikai mazajiem, bet arī lielajiem. Esmu priecīga, ka tuvajā Pārdaugavā man ir sava meistarklašu un mācību studija, kuras gatavoju kūkus, uzzinu knifus, kopā degustējam dažādu kūku meistardarbus un tiekamies dažādos sarunu vakaros, kā arī izzinam kūku pasauli kopā. Šodien raidījumā skatieties, kā top Vīnes šokolādes kūka. 4 ēdamkarotes kakao pulveri ar kaudzīti. Dekoram vēl uzlikšu pašgatavotas sirsniņas, jo ar mīlestību gatavots, ar mīlestību jānotiek. Tā kā Man gribās tā iegrābties. Man vispār garšo viss tas, ko cilvēki paši uztaisa. Tas ir pats labākais. Ir jauki sākt dienu ar ūdensglāzi un priecājos, ka šī sezonā ar mums kopā ir Brita ūdens filtri, kas attīra ūdeni un man nav jābūt katru reizi līdz plasmas pudelītei. Es tomēr ietelpu laiku, saudzēju dabu un šie filtri samazina kaļķakmeni ūdenī, tāpēc tas kļūst mīkstāks un garšīgāks. Lai jums jauka diena un skatāmies, kā mēs gatavosim. Tātad mūsu kūka šodien ir Vīnes šokolādes kūka, un tās svars būs no 2 līdz 3 kg. Mums būs nepieciešami apmēram 200 grami izkausētas sviests vai margarīns, 280 grami kviešu milti, 330 grami cukurs, 3 olas un 4 ēdamkarotes kakao pulveris, kā arī apmēram 30 grami cepamais pulveris. Ķersimies klāt pie biskvītu pagatavošanas. Mans biskvīts būs mazliet savādāks, kā varbūt citām Vīnes kūkas receptēm. Es ķeršos klāt, kad es izcepu 26-27 diametru vienu biskvītu, kuru atdzesētu pārgriežu un lieku iekšā krēmu, apsmērēju ar krēmu un pārlēju ar šokolādi. Tad pirmo sastāvdaļas likšu izkausētu sviestu vai margarīnu. Sviestu var kausēt katliņā, kur uzliek uz lēnas uguns, maisot viņu, viņš kļūst mīksts, vai arī atstāt istabas temperatūrā, viņš tāpat paliks mīksts. Vai, protams, izmantot plasmas trauku un kausēt to mikrovaņu krāsnī, samazinot laiku, jo katliņā jūs varat nepieskatīt un tas piedegs un nebūs patīkams sākums kūkas gatavošanai. Un tad tiek pievienots 3 olas. Tad šai masai tiek pievienots cukurs. Un tā tiek kārtīgi saputota līdz gaišām putiņām. Mēs ļoti priecājamies, ka mūsu jaunais draugs šo sezonu ir veikaltīkls Lats, kuru mēs varam atrast jebkurā mazā Latvijas reģionā, iepirkties, iepriecināt sevi un savus mīļos. Ja mums nav tāda iespēja aiziet uz veikalu, mēs varam izmantot internetu veikalu priekšrocības un pasūtīt produktus e-Lats veikaliņā. Nu ko, mīļie, esam saputojuši sviestiņu ar olām un cukuru, un tagad mēs pievienosim cepamo pulveri, 30 gramus, jo mīkliņa ir diezgan tāda irdena un gaisīga, līdz ar to man gribās, lai viņu tā kā mazliet paceļ augstāk. Protams, katram ir savu versiju. Cits var arī likt pulveru soda, bet sodam ir tāda niansīta, kad varētu garšot mazliet pēc sodas. Tagad es pievienoju cepamo pulveri, tad es piebēršu miltus un pievienošu 4 ēdamkarotes kakao pulveri ar kaudzīti. Šo procesu gan es iesaku sākumā vai nu ar lāpstiņu vai ar mikseru lāpstiņām mazliet iemaisīt sakultajā sviestiņā, jo, ja jūs ieslēgsiet mikseri, tad viss būs balts. Un lēni mikserējot, jūs vienkārši veidojat viendabīgas konsistences masu. Tad, kad kādu laiku esiet mikserējuši šo masu, viņa ir gatava. Tāda
diezgan skābās kreima konsistences, tādas, es teiktu, lauku skābās kreimas konsistences. Tad es esmu ieklājusi cepamo papīru, uzlikusi vajadzīgo diametru un pildījuši viņu formā. Sākumā es vienkārši lieku pa mazumiņam, lai viņš pieķer pie cepamā papīra un maliņām, jo maliņas pēc tam mēs ar nazīti nogriezīsim. Gatavojot vīnu šokolādes kūku, var izmantot brūnumam kakao pulveri, bet variet arī izmantot, teiksim, kausētu melno šokolādi. Kūkas formiņa ir izlīdzināta, ielikta veidnē un var doties uz krāsni. Cepsim 175–180 grādi, apmēram 20 līdz 30 minūtes. Dosimies pakaļ biskvītam. Biskvīts mums ir gatavs. Mūsu biskvīts cepās apmēram 20–25 minūtes ar karstā gaisa ventilatoriem. Lai kūku saliktu kopā, mums ir jāsagatavo atkal zelta pamatnīte un jāizņem šis biskvīts no veidnītes. Tur jāizdara tas pats darbiņš, ko mēs darījām parastajiem biskvītiem. Šeit maliņas jūs varat redzēt, tā kā bedrīte ir vidū, ja? Lai viņš būtu taisns mums no abām pusītēm, sākumā mēs šo maliņu nogriezīsim nost. Tātad es esmu apgriezusi maliņas sānus un mēģināšu sadalīt uz pusi. Es, protams, varētu ņemt lielākus nāžus, profesionālākus griežamos, bet, manuprāt, tas galvenais mūsu uzdevums ir parādīt, kā jūs to varat izdarīt mājās. Mēs esam veiksmīgi viņu pārgriezuši uz pusītēm. Mēs esam sagatavojušies gatavot krēmu vīnas šokolādes kūkai. Mums sastāvēs no 2 daļām. Būs maskapones siers, puskilograms, būs 330 grami saldais krējums, ko mēs liesim klāt. Un pievienosim apmēram 5 ēdamkarotes, ar tādu mazu kaudzīti cukuru. Un to visu lēnām samikserēsim stingrās putiņās. Šo krēmiņu mēs liksim pa vidu vīnes šokolādes kūkai. Šeit atkal, lai nešļakstītos, mēs varam izmantot veco labo triku, un es ļoti ceru, ka šoreiz man nebūs tā kā pirmajā sezonā, ka mēs iemikserējām cepamo papīru. Te es uztaisīšu tādu kā sētiņu no salvetes, lai viņš tik ļoti nešļakstās. Tā kā, principā, paaugstināšu trauku. Kad kāds laiciņš jau ir putojies, tad mēs droši varam noņemt šo papīrīti nost. Un, ja tā ir salvete, arī notīrīt pie reizes savu galdu virsmu. Un turpināt putot. Krēms ir jāsaputo stingrās putās, lai to viegli ir ieklāt kūkā. Raidījuma turpinājumā satikšanās ar grupu Turaidas rozi. Šogad mūsu sezona ir tā kā jubilārus. Man mīļākā kūka ir tā, kuru man uzdāvina. Imants Kalniņš gribēja savu grupu, un 85. gadā viņš to arī nodibināja. Skatieties, kā top vīnes šokolādes kūka. Tagad es apakšējā kārtiņā varu, protams, likt un varu nelikt, bet es tomēr dodu priekšroku ievārījumam, mazam skābumiņam pie šokolādes, un es izvēlējos savu iecienīto dzērveņu ievārījumu. Es klāju biskvītām kādas 2 lielās karotes, ja tās būtu ēdamkarotes, varētu būt kādas 4–3, lai šis mitrumiņš, jo biskvīts ir pabies, un viņš līdz ar to iesūksies tajā kūciņā iekšā. Un pēc tam es lieku saputotu saldo krējumu, kā jau jūs redzējāt, ar svaigo sieru un mazliet cukuriņu. Vīnas šokolādes kūka tika radīta 1832. gadā, kad Austrijas princis Klemens von Metternicha pieprasīja īpašu desertu saviem viesiem. Tobrīd galvenais pavārs bija saslimis, tāpēc jauns māceklis Frants Zahers izdomāja šo recepti. Kūka guva lielu popularitāti. Vēlāk viņa dēls Edvards Zahers to pilnveidoja strādājot Vīnes Zahera viesnīcā. Tagad mēs liekam otro kārtiņu virsū
un prātīgi, jo viņa nav sasūkusies, līdz ar to mēs viņu varam vēl mazliet pabīdīt, lai maliņas būtu vienādas. Mums ir atlicis krēmiņš, pievienosim izkausētu sviestu. Tagad es pievienošu 4 ēdamkarotes ar kaudzīti kakao pulveri un saputošu. Tradicionāli vīnes šokolādes kūkai ir gan tumšais pildījums, gan gaišais. Bet kūka visa kopumā sastāv no tumšā biskvīta vai no tumšā pildījuma, no tumšā biskvīta vai no gaišā pildījuma. Es izvēlējos abus pildījumus, lai baudītu šo garšas balansu. Tās maliņas, ko mēs nogriezām no augšas, tās mēs sadrupināsim. Tas biskvīts ir ļoti ērti, viņš drūp, viņš ir trausls, patīkams. Viņu liksim apkārt. Un to var izdarīt ar rokām. Šī sezonā mēs centīsimies uz skatītāju palutināt ar to, ka mēs gatavosim pēc iespējas tuvāk mājas virtuvē. Ar vieglām kustībām pat nevajag nazīti, var ar rociņām salikt. Mums ir izkausēta melnā šokolāde ar saldo krējumu, kas iegūst tādu vijīgu masu un nesacietē ļoti cieta. Tam ir nepieciešama 1 šokolādes tāfelīte vai 2, un uz 1 šokolādes tāfelīti ir apmēram 200 ml saldrais krējums. Tad to visu mēs samaisam, viņš ir tāds diezgan vijīgs, un pārlejam pāri maigi šai kūciņai. Un tad, kad jūs ar nazīti esiet daudz maz izlīdzinājuši šo kūciņu, tad ir jāļauj šīm lielākām pilītēm mazliet sacietēt, tad jūs viņus varēsiet ļoti ērti noņemt nost. Un tad es esmu to krēmu, ko es smērēju par virsu, un gar maliņām ieliku uz konditorijas maisiņā un izveidošu skaistu dekorējumu. Bet ir jābūt uzmanīgiem, jo šokolāde šobrīd vēl slidinās pa krēmu, viņa nav sacietējusi, tāpēc ir ļoti lēnām tas jādara. Tad mēs izmantosim kaltētas avenītes, ko ieliksim starpiņā. Tas iedos kūkai tādu savu veidu jau raksturiņu, ka viņa jau sāk veidoties vizuāli, un jau mazliet jau var just, ka tā šokolāde sāk jau tā kā cietēt. Līdz ar to, lai mums odziņas tā kā neripinātos pa šokolādi, tas ļoti būtiski zināt, kad šokolāde tiek uzlieta, tad arī ātri jāliek dekorā ogas, lai viņas pielīp klāt šokolādei. Un tagad mēs atlikušās, kā nu sirds iepatīkās, var uz šokolādi, lai pielīp, var uz krēmiņu, lai viņš vienkārši dod tādu jūsu vēlamo dekorācijas efektu, bet odziņas tiešām mīļie varat izmantot jebkādas. Vai tās ir mellenes, vai tās ir kazenes, avenes, zemenes. Skaistā graciozā vīnes šokolādes kūka ar dažām sirsniņām dosies mums uz kādu skaistu vietu pie kādas ļoti jaukas grupas, kuras nosaukums ir Turaids roze. Viņiem šogad jau 40. Tas ir liels, nopietns skaitlis, un, manuprāt, šokolāde būs pati īstākā, ko mēs varēsim viņiem dāvināt. Un kāpēc, lai tā nebūtu vīnes šokolādes kūka? Dekoram vēl uzlikšu pašgatavotas sirsniņas, jo ar mīlestību gatavots, ar mīlestību jānodod. Pēdējais darbiņš visiem kopā, kas ir jāizdara, ja gadījumā ir sanācis kaut kas neglīts vai pārlīs pāri, tad mēs ņemam talkā nazīti, ar kuru mazlietiņ pastrādājam, jo šokolāde ir sacietējusi. Un tās vietiņas, kur viņa liekas, ka ir ļoti daudz, mēs varam viņu viegli noņemt. Manuprāt, nekas nevar būt skaistāks kā dāvana pašu gatavota. Kad darbiņš ir padarīts, ir noteikti jāiedzer ūdens. Kas var būt labāks par šo? Vīnes šokolādes kūkas sastāvā mums ir
šokolādes biskvīts, kurš sastāvēja no sviesta, miltiem, cukura, olām, cepamā pulvera, kuru mēs sākumā sašūmējām sviestiņu izkausētu kopā ar olām un cukuru, tad pievienojām kviešu miltus, kakao pulveri un cepamo pulveri. Saputojām iedabīgā masā, ielikām veidnē 26–27 cm un cepām 175 līdz 180 grādi apmēram 20–30 minūtes, kā kura krāsnes cep. Tad tas biskvīts mums tika izcepts, atdzesēts, pārgriezts uz pusēm, atdalīts maliņas, kas veidoja līku formu kūkai, tās sadrupinātas un saputots saldais krēms ar svaigo sieru un mazliet cukuru, ko mēs likām iekšā, arī ievārījums, kurš ir mans mīļākais un iecienītais dzērveņu, bet katrs šokolādes kūkai var izbartot savu, un noteikti ķirši šeit ļoti labi ies klāt. Otrukārt uzlikām virsū un pievienojām saputotajam krēmam kakao pulveri, lai izveidotu tumšu krēmu. Apsmērējām maliņas, uzlikām virsējo kārtiņu, tad pārlējām ar kausētu šokolādi, kas izgatavot no melnās šokolādes un saldā kreima, un dekorējām ar krēmu, ar odziņām, ar kaltētām avenēm un pašu gatavotām sirsniņām. Šī ir vīnes šokolādes kūka manā izpildījumā ar gaišo un tumšo krēmu. Mēs esam ieradusies Spektu kultūras pilī, ciemos pie Turaidas rozes. Iesim pie viņiem iekšā. Jā! Labdien! Wow! Kas tad tas ir tagad? Mēs esam ciemos no Svētku kūkas raidījumu ar kūku tieši jums. Tieši mums? Jā, šeit ir vīnes šokolādes kūka. Pirmajā daļā mēs viņu gatavojām, un tagad mēs jums viņu dāvinam baudīšanai. Paldies jums liels! Puiši, ņemiet, lūdzu! Atbalstītājiem mazā dāvaniņa jums ikdienā. Paldies! Ūdens. Kolosāli! Un šis jums ir no mūsu drauga Lats, lai jums arī kaut kur... Latiņš, jā? Latiņš, lai jums ļauj iestiprināties. Tas visas mums dāvanas. Jā. Paldies liels! Cik forši! Nu, ko taisam vaļā? 14 gadu. 14 gados, jā. 40. Tas ir tik liels. Mums nav ko slēpt. Mums nav ko vēl slēpt. Rekā mēs varam visu sarunāt šodien, vai ne? Jā. Tas bija tik forši. Pārgriežam lentu. Nē, tā kūka ir tapusi pirmajā raidījuma daļā, un mēs gatavojot kūkas braucam uz labiem mērķiem. Šogad mūsu sezona ir tā kā jubilārus, un mēs no sirds ar mīlestību jums. Paldies! Man gribās tā iegrābties, cik forši. Pēc kafijas. Man vienmēr mūzika ir līdzi. Un kūka arī, un paldies par dāvanām. Baigi labi. Man tā patīk dāvanas. Pārsteigumi, tas ir tik forši. Jā, man būs daži jautājumi, jo mēs raidījumā otrajā daļā rādām, pie kā mēs viesojamies un kuras jubilārus mēs apsveicam. Un jūsu skaidrs noteikti nav tas mazākais, bet tas nobriedušākais un pieredzes bagātākais noteikti. Un gribētu skatītājiem pastāstīt, kā radās Turaidas roze, kā tas tie aizsākumi. Tas ir nu, tā kā ceļš apakaļ diezgan ilgs, bet tomēr 40 gadi, man liekas, tur ir pārvarēts viss, ko var pārvarēt un noturēties kopā. Turaidas roze radās tad, kad viņai bija jārodās. Tāpēc, ka Imants Kalniņš gribēja savu grupu, un 85. gadā viņš to arī nodibināja. Un sāka lēnām ar dažiem solistiem, dažiem mūziķiem, un tad pieaicināja mani, pēc tam Uģi Rozi. Protams, mūs kopā ar Gudro pieaicināja, tā kā mēs esam 40 gadus kopā, Uģī 39, var teikt 40, ja? Un, viņš ir jaunākais. Jā, viņš mums ir jaunākais. Un tā mēs daudzus gadus bijām kopā, un vienu brīdiņu, tā kā sākumā no 89. gada mēs tā kā izbeidzām bišķiņu Turaidas rozi, tādēļ, ka Imants Kalniņš aizgāja politikā, bet pēc dažiem gadiem mēs vienalga satikāmies, jo cilvēkiem šī mūzika bija vajadzīga Turaidas roze. Nu, un tad mēs arī tā sākām pa dažādiem koncertiem, pa pilsētas svētkiem, tad lielākiem. Protams, katru gadu mēs arī piedalījāmies Imanta dienās, katru gadu ar jaunu programmu. Tā. Un turpinam vēl līdz šai dienai. Vai jūs atceraties, kas bija jūsu pirmā dziesma? Notikums. Pirmā, ko es mācījos.
Laikam, jā. Jūs to nezināt, diemžēl. Droši vien nē. Man ir tikai 43, droši vien, ka es to nevaru zināt. Tad, ko jūs varētu zināt, ir Rafija rokas, viena no pirmajām dziesmām. Jā, protams. To, kurš ar to nezinātu un kas ir dzirdējis. Un mans lauciņš vairāk ir kūkas. Es to daru 17 gadus. Tik superīgi tas ir. Kaut gan pēc izglītības esmu jurists. Tas ir mans hobijs, ar ko es iedvesmoju citus un pati sevi ikdienā. Un tāds... Viens no gribētos uzzināt, kas ir jūsu mīļākā kūka? Man mīļākā kūka ir tā, kuru man uzdāvina. Tad es jums atklāšu mazu neslēpumu, tad šī nav pirmā kūka, ko es jums dāvinu. Jūs man esat dāvinājis kūkas, jā. Tāpēc es saku, tā kūka, ko man uzdāvina. Paldies vēlreiz. Man pirmo reizi. Tik forši, kad ir kūkas, jo kūkas man vienmēr saistās ar lieliem svētkiem. Protams, man ļoti garšo Paulova kūka, man vispār garšo viss tas, ko cilvēki paši uztaisa. Tas ir pats labākais. Es vienmēr to novērtēju. Vai ne, Čaļi? Jā. Vai ne? Mēs īpaši tās lauku kūkas. Jā, īpaši tās lauku. Šī arī ir lauku. Šī ir šokolādes vairāk uz vīnas pusi, šokolādes vīnas kūka, bet lauku torta ir mans vecmāmiņas recepte, kuras es mantojusi 4. paudzē. Un es ceru, ka kādreiz jūs iepriecināšu. Un, vai jums ir kāda kūka, ko jūs pati gatavojat? Protams, biespienu kūka ar zemenēm. Tas ir skaidrs, tas visai ģimenei patīk. Man vairāk tā kā uz saldējiem viss tendēts. Tad ir cepuma kūka, biespienu cepuma kūka. Tad bija tā, ka man vienreiz viens veikals uzdāvināja 4. maijā, starp citu. Un uzdāvināja viens veikals tādu kasti, kur bija iekšā tie biskvīti, un blakus bija dažādas ogas un viss kaut kas cits, šokolādes un riekstiņu un viss kaut kas. Un tad mēs 4. maijā, toreiz man pasniedz to 3 zvaigžņu ordeni, un 4. maijā mēs visi kaimiņi sanācām. Viņi visi man atnāca apsveikt pie lielā garā galda, un tad mēs uzlikām to kūku, un visi dekorējām, visi kaimiņi un draugi. Tā bija. Tā jūs paši viņu taisījāt? Jā. Izcili. Visi katrs pielika. Jā, un visi, jā, tur bija baigi labi. Jā, un es zinu, ka jums vēl ir koncerti. Varbūt mēs skatītājiem varam pastāstīt, kad ir tuvākie koncerti un kurus lai apmeklē un jūs var satikt. Mūs var satikt katru dienu. Latvija ir maza. Es ticu, jā. Bet 29. martā būs šeit pat VF Kultūras pilī būs papildu koncerts, jo šodien viss ir pārdots un mēs gribam visus iepriecināt. Un, protams, pēc kāda laiciņa mēs atsāksim atkal koncertus, kas notiks visā 9. kurā augustā. Kur? Liepājā, Putvējiņi. Super. Nu tad būs 20... Nē, 19. augustā mēs būsim Dzintaru koncertu zālē. 28. Mītava Jelgava. Jā, tā kā mēs turēs esam noķēruši tieši pirms koncerta, mūsu saruna nav tik gara, bet mēs ļoti priecājamies jums redzēt, novēlam jums daudz skatītājus, klausītājus arī turpmāk. Super, un zinu, kur mēs vēl būsim? Es atcerējos, 12. jūlijā mēs būsim beidzot Ilūkstē. Tur arī taisa un cep kūkas. Un 23. Un mēs vēl 5. jūlijā būsim Imandienās. Un tad mēs vēl būsim Preiļos 23. augustā. Mēs būsim visā Latvijā, jo mani draugi vienmēr nāk uz koncertiem. Ar svētku kūku katra diena ir kā svētku diena. Paldies, mīļie, ka skatījāties! Sekojiet mums līdzi sociālajos tīklos, Instagram, Facebook, TikTok kontos un tiekamies nākamajā raidījumā. Gatavosim jautrāk! Atā!